diezgan lielu pilnu komandu ar rezervistiem un dod iespēju katram parādīt sevi, vai viņi ir gatavi startēt komandā. Mums šajā gadā sezonu uzsāk divi divnieki, brāļi Šici. Brāļi Šici ir atgriezušies pasaules kausa apritē, un mēs varam teikt, ka nestartē viņā pilnu spēku. Daktari īstenībā ir norādījuši, ka Juris varētu arī vēl netrenēties ar pilnu spēku, bet ir pieņēmuši lēmumu, puiši jūtās labi. Un principā, ja starts nav tik stiprs, kā jau mēs arī skatījāmies treniņu braucienos, tad šo mākslu izbraukt prases, puiši ir gatavi uzsākt šo te sacensību karuseli, kā jau tu, Pēteri, pirmajā reportāžu. Līdz viņiem mēs vēl nonāksim. Katrā gadījumā mēs redzēsim brāļu Šicis, tikmēr jau trasē devušies ir pirmie dalībnieki, tie ir Slovāks, Solčanskijs, Tučlaks. Viņiem ir tas gods atklāt divnieku sacensības šo sezonu pasaules kausā. Un neveiksmīgs viņiem izdodas pirmais starts pasaules kausā. Nu, gan viņi tiek atpakaļ kamerās un tiks arī šādā pozīcijā līdz finišam, tātad rezultāts viņiem tiks ieskaitīts, pavisam noteikti, bet piekritīsiet, ka šāda kļūda, šāda misēkla cerēt uz labu rezultātu šajā pasaules kausa posmā viņiem nav cerība. Faktiski viņiem nav tiešām nekāda cerība. Arī rezultāts 44,24. Jā, viņš nav konkurēts pēkšņi, un arī laikam Maska nokrita tikko vienu no sacensību dalībniekiem. Ja tas ir pēc finiša, tad viss kārtībā, bet ja kaut kas pazūd trases trasē un pirms finiša līnijas, tad pienākas diskvalifikācija. Jā, nu interesants, Solčanskijs, Tučlaks, Slovākija, viņi kā pēdējie iekļuva pamatsacensībās nāciju kausā, viņi par 1 sekundes 1000 daļu apsteidza pieredzējuši diezgan jau, jau jāsaka tā, Čekus, Kvicevu un Kuderu. Tā notiek 1 sekundes 1000 daļu izšķirt to, vai sacensības turpinās vai neturpinās. Neveiksmīgs ir Solčanskijam, Tučlakam šis pasaules kausa posms, tikpat neveiksmīgs kā pagājušajā gadā šeit Iklasā, kad viņi pat neizgāja.